Fiziķi, matemātiķi, tie ir tādi zinīši, tādi daļēji nūģi. Moda ir matemātika. Tieši tā. Es nezinu, cik stilīgi tā ir. Matemātiķi un fiziķi ir ļoti, ļoti modē. Visā visumā modē ir viss. Tas viss būs kārtībā. Sveicināti podkāstā Stilīgā matemātika. Šajā podkāstā mēs aicinām viesus ar no dažādām profesijām, dažādām vēsturēm, dzīves gājumiem, skatījumiem, lai atbildētu uz vienu jautājumu. Matemātiku vispār vajag mācīties. Esmu podkāstu vadītājs Ernests no Ernests Metodas uzņēmuma, kas jau vairāk kā 100 skolāniem palīdzēs sasniegt savus akadēmiskos mērķus. Un mēs esam šajā brīnišķīgajā Rīgas tālmācības vidusskolas studijā, un bez viņiem šis vispār nebūtu iespējams. Bet tagad pie mums ir ieradusies viena no Latvijā vadošajām stilistēm, imidža dizainerēm, ar neskaitāmu pieredzi gan ar žurnāliem, gan ar uzņēmumiem, gan ar slavenībām. Tā ir neviena cita kā Anita Altmane. Nu, čau, labrīt! Sveiciens visiem! Jā, varētu tā īsi pastāstīt cilvēkiem, kas varbūt nav tevi redzējuši, nezina, kas tu esi, ko tu dari. Nu, ņemot vērā to, ka es neesmu Raimonds Pauls, un visdrīzākais, ka mani vairāk nezina nekā zina, un nodarbošanās un mana profesija ir diezgan specifiska, tad, jāsaka godīgi, izglītības man ir atsevišķas, un darba pieredzes man ir īstenībā atsevišķas. Bet kā profesionāls es strādāju imidža dizainers. Tas nozīmē veidot dažādus tēlus dažādiem gan cilvēkiem, gan modelēm, gan uzņēmumiem. Tas var būt arī korporatīvā imidža veidošana. Tas var būt dažādu fotosesiju, modes kašu noformējums, respektīvi tērpu pārziņā. Es veidoju vizuālos kodus ar drēbju palīdzību. Teiksim tā, tas ir tas, ko es daru. Bet izglītība man ir modes dizainā. Man ir divas augstākās. Viena ir modes dizains, un otra ir kultūras vadība. Līdz ar to man tās zināšanas ir diezgan plašas. Bet plus mīnus ap manu sfēru, kas ir mana dzīves aizraušanās, mans dzīvesveids, un gan mans hobijs, gan arī mana profesija. Ideāli ir sanācis. Visu to, kas patīk. Par šo profesiju mēs parunāsim arī otrajā daļā. Bet tagad galvenais jautājums. Vai Latvijā iedzīvotāji ģērbjas stilīgi? Kā lai tev to saka? Divējādi. Tad, kad tu ej pa ielu, tad es teiktu, ka nē, jo visi ir tādi kā pelēkā masa. Bet īstenībā arī, kad tu ej Ņujorkā vai Parīzē vai Milānā pa ielu, tur arī diezgan daudz šīs pelēkās masas. Un tad pretmetā tu nokļūst kādā īpašākā pasākumā, kur cilvēki saprot, kur ir ieradušies. Viņi zina, kas ir dreskots. Dreskots ir cieņa pret namatēvu. Tas nav nekāds uzspiests lielums. Vienkārši tā ir valoda, kuru tu pārzini, tu māki sevi ietērt, iepakot. Tas ir tavs iepakojums. Apģērbs īstenībā ir tavs iepakojums. Un tavs iepakojums runā par tevi pašu. Tik, cik tu esi stīvs vai elastīgs, atvērts vai gluži pretēji stereotipisks, zinošs vai noliedzošs. Ļoti labi apģērbs to simbolizē. Līdz ar to, ja tu esi kādā īpašākā pasākumā, tad cilvēki būs attiecīgi. Un man pirmais iešāvās prātā, tā pelēkā masa tās ielas, kur īstenībā puiši ar meitenēm pat izskatās līdzīgi. Un tad tu aizēji uz kādu, pieņemsim, es biju Baltijas pēras laikā uz dažādiem kinoseansiem. Viena bija filma par Džonu Galjāno. Un šajā seansā cilvēki bija ļoti labi ģērušies. Un es nevaru teikt, ka latvieši ir nestilīgi vai vīrieši ir kaut kādi tīzli ģērbti, vai ja sievietes ir pārāk kaut kā notraktēt, kas būtu negatīvā konotācijā. Tur bija viss ļoti glīti, ļoti radoši un ļoti līmenī. Tā kā atkarīgs, kurā segmentā tu nonāc. Pieaugušie var tās mukas ģērbties uz tādiem pasākumiem. Bet kā ir ar jauniešiem? Kā ir ar jauniešiem? Jauniešiem ir citas intereses un citas vajadzības, un viņus neskar statusa lietas un statusa simboli. It sevišķi man skat jaunieši šajā paudzē, respektīvi arī tu esi mana dēla vecuma grupā, un es jau redzu to, ka jums ir citas intereses, un tas dzimšanas gads arī tomēr paģēra tādu citu dzīvesveidu un domāšanu. Restīvi, mans dēls arī ir savādāks nekā es manos 17.
Pirmkārt, es redzu un uzskatu, ka jaunieši ir daudz nobriedušāki, daudz zinošāki un daudz pieredzējušāki nekā mēs dažādiem aspektiem. Kaut arī tā, ka jums ir ļoti daudz informācijas un ka jūs viņu mākat jau absorbēt, tad saschēmot, un jūs esat spiesti darboties ar lielāku informācijas lauku, un jums ir vairāk atbildības, vairāk izaicinājumi, vairāk pienākumu, un līdz ar to tas prieks un tā bēda ir viss vienā. Respektīvi, kā tev ir šausmīgi daudz izvēles, ļoti daudz, bet tev ir jāmāk izvēlēties, ko no tā paņemt sev. Un, līdz ar to jaunieši ir, man liekas, ka ļoti erudīti. Es esmu vislabākajās domās par jauniešiem. Un man nav tāda nolieguma, ka tur kaut kādi tīņi un tie lielie, tie pārējie. Tā absolūti nav. Es zinu to, ka jaunieši ļoti daudz kas aizraujās arī ar šo te zaļo jūdzi. Tātad dažādi tīrā ēšana, pārstrādes, kaut kādi jautājumi, kā dzīvot ekoloģiskāk. Ļoti daudz, ļoti liels tāds modes vilnis jauniešiem sakarā ar vintāžu un humpalām, ar second hand un pēļu rakšanu tajā. Tas ir tāds hipsterīgāks dzīvesveids, tas ir tāds bez pienākumiem dzīvesveids, kas, protams, atspoguļos arī attiecībās un kaut kādās varbūt studiju izvēlēs un ceļošanas preferencēs. Ja? Tas ir cits dzīvesveids un tie vienkārši citi cilvēki. Tā kā, kāds bija jautājums, tad es aizrunājos, vai jaunieši ir stilīgi? Kā jūs vērtējat jauniešu modi? Jā. Jauniešu modi. Tā ir savādāka, meklējoša, un tas ir normāli, īstenībā atbilstoši vecumam, bet tāda erudītāka, brīvāka un meklējošāka, es teiktu tā. Ja mēs paskatāmies visumā, kas šobrīd ir modē? Visā visumā modē ir viss. Tas ir tas, ko es varētu atzīmēt. Es par modes tendencēm un jaunumiem runāju diezgan bieži, jo man ir arī savs apģērba zīmols, konceptveikals. Un es esmu tāds kā viedokļu līderis Latvijā par to, kas ir aktuāls jauns un kā vajadzētu ģērties. Līdz ar to mani ieklausās vismaz tie 10,000, kas man seko Instagramā. Un es ļoti bieži taisu šādas apskates. Es šad tad lasu arī lekcijas, gan aicinātās lekcijas, gan veidoju pati savas lekcijas. Un tad es eju cauri un skatos, kas ir sezonā aktuāls un arī dēļ priekš sevis. Un arī saviem skatītājiem, sekotājiem un klientiem. Un jāsaka godīgi, ka tagad jau modē ir pilnīgi viss. Un tad, ko tu izvēlies priekš sevis kā svarīgu esam? Un, ja tā ciešāk jau skatās, tad īstenībā katra metropola piedāvās tev savu tendenču listi. Tāpēc, ka tās ir geogrāfiskās īpatnības, tās ir kaut kādas sociāla-ekonomiskās īpatnības, un arī kaut kādas ģeopolitiskās īpatnības. Un tālāk jau pieņemsim tajā pašā Anglijā, kaut vai katrs modes izdevums atkal apkalpos savu skatītāju un klausītāju. Jo jebkurš uzņēmums, jebkurš zīmols, arī tu, kā Ernesta metodas vadītājs un ideja ģenerators, tā kā enerģijas ģenerators, arī tev ir svarīgi piesaistīt savu klientu loku, un tu nerunāsi par kaktusiem vai kukaiņu pavērošanu. Tev ir sava specifika, un tev ir svarīgi, lai tavu biznesa metode darbojas un strādā. Līdz ar to tu strādās uz savu auditoriju. Līdz ar to jebkurš izdevums un uzņēmums arī domās par to, lai piesaistītu savus skatītājus. Un cīņa par skatītāju un klausītāju ir nežēlīga, jo informācijas ļoti daudz. Jā, mēs tieši iegājām arī šajā jautājumā. Kas tad nosaka modes tendenci? Tas ir dizaineris, kas dizainē šos tērpus, stilists vai tas patērētājs, kurš beigās arī velk tās drēbes virsū? Es domāju, ka tas ir gala patērētājs, kā maka turētājs, bet tā ir tāda sinerģija starp ražotāju. Dizaineri, stilisti ir pēdējie posmi, arī modes nami, sevišķi lielie. Tendenci nosaka ražotāji, sevišķi tekstila ražotāji. Restīvi tekstila ražotnē, tu jau zini 5 gadus priekš, ko viņi tirgos un ko viņi laidīs cauri. Ir tādas lielās tendenču aģentūras kā VGSN, pieņemsim, kas ir tā kā Pantons. Milzīga aģentūra, kas tirgo tendences, un šīs tendenču pakas ir ļoti dārgas, un to pērk lieli uzņēmumi, lai saprastu vispār, kas būs modē, ko tirgot. Jo caur šo kas būs modē, viņi, teiksim, zina, ok, būs kaut kādas
Birkenstock tipa sandalis, būs kaut kādi zilie toņi, būs kaut kādi dabas motīvi, būs kaut kādi sudraba, ūdens un ekoloģiskā nots, un tad caur šo arī ražo. Jo liels ražotājs, kur ir milzīga darbinieku ķēde, un tu nevari savādāk, tev vajadzīgi kaut kādu priekšrakstu, tur nav kaut kādi radošie cilvēki, kas teiks, ka šis uzņēmums darbosies šādi. Ja tu neesi kopējā tajā ķēdē, tad tu vari izkrist, paņem jebkuru mass market veikalu, kur tu iepērcies. Es iedzīšu tagad tevi stūri. Baigi bieži neapmeklē veikals. Nav svarīgi, jebkurā mass marketā, ka tu vienalga, tu aizbrauc uz Akarpolu Alfu, un tu ieej kaut kādā, nezinu, vai Zārā, vai Berškā, vai kaut kādos citos jauniešu veikalos. Un tad tur arī parādās šī ķēde, ka viņi no zila gaisa nevar izgrābt, ka grāniši tagad un dilināti tēkrakli un caurumi ir modē. Kāds viņiem to ir pateicis? Tā visdrīzākais ir tendenci aģentūra, jo šie mātes uzņēmumi ir kaut kur ārzemēs, vai nu Vācijā, vai nu Zviedrijā, vai nu Spānijā, kā piemēram Inditex grupa, kur Zāra ir viens no zīmoliem kopā ar Massimo Dutti, Beršku un visiem citiem zīmoliem. Milzīgs uzņēmums, kas pērk šīs tendences, lai vispār dabūtu šo orientieru. Tā kā es uzskatu, tas ir liels tekstilu ražotājs, kam ir jānogrūž kaut kas, un tad esi to ar savu naudu smaku, kas nobalso vai ies uz turienu vai nē. Jā, sanāk, ka modi var diezgan paredzēt. Cik precīzi var paredzēt? Modi ir matemātika. Tieši tā. Es nezinu, cik stilīgi tā ir, bet modi noteikti ir matemātika. Un tajā ir vairāk matemātika nekā radošums. To es tā domāju. Tādēļ, ka radošums tas ir pirmie sākuma posmi, kad izdomā, ka tu jūti, vai ka tu zini, vai ka tev ir komanda, ka jūs darīsiet to vai to. Bet tālāk, kas jau sabirs darba plānā, 1, 2, 3, 4, 5, tas jau būs matemātisks reizrēķins. To pašu kā mākslinieks ir uztaisīt, dizainers uztais kolekciju. Viņam ir tā vīzija par to kopējo tēlu, un tālāk aiziet auduma izmaksas, šuvēja izmaksas, elektrības rēķini, telefona rēķins, mašīnas pārkings, pogas, rāvēslēdzēji, krāsas, modes skates stilists, modelis, gaisma, pasākums. Tā viss ir matemātika. Jā, tur visur arī iesaistās arī pats stilists. Nevar būt tādā gadījumā, ja tas kādā lielā korporācijā, ka vienīgais, kas to jādara, ir jāuzzīmē, un tad tev nav nemaz jādomā par pārējo. Ja tu esi lielā uzņēmumā, tu droši vien, ka ne. Ja Ernsts sāk strādāt par dizaineru lielā uzņēmumā, tad visdrīzākais tu vairāk un mazāk tomēr darīsi to, kas grozās ap tavu sfēru. Ja, teiksim, tu taisi savu zīmolu, kur tu esi dizainers, tad visdrīzākais tu būsi visos posmos. Tu pats iepirksi audumu, pats domāsi, kur par to nopelnīt, pats domāsi, kā to sašūt, pats vedīs šovējai to šūt, pats piedalīsies modes skatē, pats piedalīsies fotosesijā, pats sniegs intervijas, pats ar sevi aizstūrēs mašīnā līdz turienē, pats to visu arī pakos pēc pasākuma. Un šādā te garā, respektīvi lielā uzņēmumā, protams, ka tu būsi daļa no. Lai gan lielā uzņēmumā dizainers arī nav tikai tas, kas saliek mūdbordus. Tāds labs dizainers īstenībā ir arī tehniski zinošs un var palabot arī piegrieznes, zina, kā to tehniski nomaģēt, kā var audums samainīt. Un tas ir tāds, kas brīfo visu komandu, līdz ar to tā ir komunikācija. Tie nav tikai radošie procesi. Ļoti bieži jābrauc arī kaut kur iepirkt. Un tas ir kaut kāds laika menedžments un budžeta menedžments. Tas nav tikai zīmēt skices. Jā, man tāds sajūta rodas, ka daudz skolāņu domā, stilists, jā, tur trāļi vaļi, kaut kur iet, es tur iedod cilvēkiem, tur piemeklēju drēbes, man tur samaksā kaudzi naudas, braukāju apkārt. Nezinu, ja, kaut kā tādas dzīvesveids izskatās, vai tā, tā nav nemaz tā realitāte izskatās. Zini kā, es jau mazliet skaru to dizaina tēmu, jo es esmu modes mākslinieks un kā dizainers ir strādāju. Līdz ar to tas ir tāds ražošanas, tāds radošais posms. Tas stilists, tas ir tas, ka tu strādā ar materiālu, veido tos vizuālos tēlus. Un tas traļi vaļa droši vien, ka nāk no tās influencēšanas, blogerošanas un šīs te IT daļas, kur viss ir pūt un pavelts un viegli. Ļoti lielā modes tendencē ir būt stilīgam un modīgam un
vest savu blogu un būt influenceriem, un tad tu dzer kafiju un šķirst modas žurnālu, un tas ir tas, ko dara stilists vai cilvēks, kas nodarbojas ar modas lietām, kas īstenībā ir ļoti tālu no patiesības. Parasti ir tādi wannabe personāži, kas var atļauties to kā tādu hobiju, kāds sponsorē viņu dzīvi, un tad tu vari labi izskatīties un atļauties būt vienkārši kadrā sēdošs un kafiju dzerošs. Bet, ja tas ir tavs dzīvesveids un profesija, tad jau tā nopietnāk. Tā kā te ir svarīgs tās darba spējas, tas talants, par ko mēs sākumā runājām, talants, darba spējas, un tad lauka ķeršana, un tad jau tu vari kārot, būt tādā labā rotācijā un pieprasīts profesionāls. Ko tu teiktu cilvēkam, kurš pieiet un pateiktu, kurš saka, ka stilam nav nozīmes? Galvenais, ka nav pliks. Jā, tāds akmens laikmeta cienīgs teikums. Es domāju, ka arī tā kā atsaucoties to, ko mēs iepriekš runājām tajā intro, par to, ka tomēr tas apģērbs būs tavs vizuālais kods un diezgan lielā mērā runās par to, kāds tu esi tu pats, kā personība, kā cilvēks, kā tu pret seviem attiecies, kāds ir tavs pasaules redzējums, kā tu jūti šo vidi, laiku un laikmetu kopsumā, cik tu tajā ieguldi, cik tu šajā mode un stils, tā ir valoda. Tas ir tāds runas veids. Tā ir tā kā valoda. Cik tu labi un tekoši runā šajā valodā, cik tu labi pārzini dreskodu, kā tu vari žonglēt ar šiem te paņēmieniem un kā tu tiec galā ar šo te sortimentu, ko tu izvēlies priekš sevis. Līdz ar to tā ir tava personīgā valoda. Un var ļoti labi redzēt, kā tu ģērbies, kāda ir tava apava. Un vīriešiem jau vienkāršāk redz. Vīriešiem ir principā augšā, apakša un aksesuāri. Jā, lielā mērā līdz ar to vīriešu cilvēkiem ir svarīgi labs pulkstenis, apavi un kāds foršs smaržs, tad sievietēm tur ir vairāk tās detaļas. Mums ir mazliet sarežģītāk. Principā apģērbs uz tavu vizītkarte. Jā, un par to es gribēju parunāt. Tu jau droši vien redzēji, kā es izskatos jau ienākot. Ko tu varētu pateikt par mani kā personu, ko parāda mana vizītkarte šobrīd? Es ievēroju, ka tu esi ļoti garš. Tu esi ļoti gara auguma. Tas bija pirmais, ko es ievēroju. Zini, kā ārā ir tāds riktīgs pelēcis un principā, Latvijas vīriešus, gan jaunos, gan vecākus, negribās tīri pēc tās āriņas tikai vērtēt. Un man jau liekas, ka pavisam tādā ikdienas skrējienā mēs esam mazliet savādāk nekā, ja mēs uzpošamies uz kaut kurieni, vai ne? Protams. Un ja tas praktiskais ir svarīgs, pieņemsim, es esmu ļoti salīga, un visdrīzāk es ļoti bieži nospļaušos par to, kas ir stilīgs, es uzvilkuši siltāku džemperu un ērtāku sapausu, goda vārds, tāpēc, ka visiem citiem posmiem es esmu izgājis cauri, es sapratu, ka es pati sev esmu vissvarīgākā. Man ir svarīgi labi justies, lai es varu visu dienu nostrādāt, lai es varu izdarīt visus tos telefonu zvanus pēc funkcijas. Līdz ar to es vairs neskatos, neesmu tik ļoti pikī, izvēlīgi, baigi tā kā. Bet, ja mēs dotos kaut kādu pasākumu, es noteikti pastītos, kā tu esi apģērbi. Vai tavs uzvalks ir tādā pat formā un sastāvā un fitā uz tevi arī šajā gadā, zinot to, kad puiši parasti nopērk vienu žaketi visam mūžam, noteikti kādu būtu apavi, vai tu esi sakopies, vai tu esi formā. Līdz ar to tas ļoti daudz ko par tevi pateikt. Jā, bet tev bija mazliet lietus mētelis vai tāda parkas tipa jaka, sportiskā. Ja? Jauns cilvēks aktīvā dzīvesveidā, lai siltu no punkta A uz punkta B, tur nav nekā nepareizi. Okay. Mūsu podcasts nosaukums stilīgā matemātika, ja? Un vai tā kā, ir tāds stereotips, ja, kā izskatās matemātiķis, zinātnieks, bet vispār vai matemātiķi un zinātnieki arī var būt stilīgi? Ik viens var būt stilīgs? Ik viens var būt stilīgs, ja viņam tāda ir vēlme un ir saprašana. Un otrais, ko es gribu teikt, ka tāds, protams, kad fiziķi un matemātiķi ir tādi zinīši, tādi daļēji nūģi, ja? Bet tas ir ļoti liels stereotips par to, ka tiem, kam strādā galva, parasti vizuālie kodi nav nepieciešami.
Bet, zini, es teikšu tev godīgi, ka šis nūģu stils ir ārkārtīgi modē pašlaik. Tāds vectēva džemperi, dažādi vestas un raga brilles un šlipsītes ar baltiem krekliem un bikses, kas ir par īsu. Vai gluži pretēji tāds tēvoču pantalonas, platākas. Tas viss tāds nūģīgais, tāds office un inteliģents un tāds intelekts. Tas ir ļoti stilīgi. Un ir pat tāds vesels virziens, kā piemēram old money, saucās vecā nauda, kas ir mantotā klasika, kuru stils, kuru kopē ļoti daudz, vairumam nekas nav mantots, un viņi nezin, ko nozīmē, ka tev ir mantot kaut kāda īpašuma jūras krastā, kaut ko Franču rivjērā, ja? Bet šis ir kopējams stils, un ir tāds arī kā coastal grandmother, pieņemsim, piekrasts vecmāmiņa, meitenēm tāds stils, kur ir lakats ap galvu, adītā jaka, tīzli svārki, tad omas svāru garumā ar flisēm vai ielocēm, zandals ar zeķēm, modi smeļ iedvesmu no šādiem te tipāžiem, un kā reiz tāds matemātiķis, fiziķis un kaut kas tāds bišķi nūģīgs, kas nebūtu tā nav. Tas ļoti iedvesmo un modē patīk rotaļāties parasti ar visādiem dīvainiem tēliem vai ārpus normas, vai kaut ko tādu savādāku, un moda vienmēr paķer šos te jaunos virzienus, un viņiem modai patīk viss, kas ir dīvains. Es negribu teikt, ka matemātiķi fiziķi ir dīvaini, bet kaut kāds vizuālais kods, kas ir pierasts, kā tas ir, to izmantot kaut kādos savādākā ritmā. Katram savs, tā kā visiem matemātiķiem zinātniem vienkārši tā kā... tā kā vairāk izpaust to, kas esi tu, ja, un tas arī ir. Jā, bet es pati, pieņemsim, gan klausos šos te matemātiķu un fiziķu podkāstus, un ir tāds čalis, gan krievalodīgs šis te rādījums, jo mēs ar tevi arī iepriekš runājām par to, ko tu klausies, kādu podkāstu vai YouTube video intervijas, un ir viens tāds čalis krievu valodā, kas ir, kad viņš ir tā mikro... Var sakot, viņš pēta fizika, ķīmija, bioloģiju, visu kopā. Viņš pēta cilvēces attīstību, apvienojot šīs trīs zinātnes un visi zinātnes pētījumi, eksperimenti pētīt. Man kā Kalmanovičs viņam bija uzvārds. Tāds neliela auguma, viņam daudz bērnu, tāds krievu zinātnieks, superīgākie. Vispār man totāli muļķim šajā sfērā ļoti interesanti klausīties. Līdz ar to tādi šauru jomu speciālisti ir diezgan lieli līderi pašlaik. Tie saucamie mikroinfluenceri. Un mikroinfluenceriem tāds, kāds esi arī tu, un tādi, kāda esmu arī es, viņiem ir ļoti liela zaļā gaisma, tādēļ, ka šiem te šauro nozaļu speciālistiem ir ļoti liels uzticības kredīts, jo tu dari tikai to un to. Tu esi savas jomas zinātājs, un tu vari ar savu šo skatu punktu iedvesmot citus. Tavas zināšanas ir autentiskas un īstas. Un tas ir tas modīgais. Tavas zināšanas, tavu pieeja, personības kults, tas ir tas, kas pašlaik ir modē. Un tāpēc arī ir aktuāli būt personībai, aktuāli savu domāšanas veidu un dzīves uzskatus kultivēt un rādīt citiem, vai tu forši gatavo ēst, vai tu esi talantīgs matemātiķis un rādi šo te, vai tu būvē savu ķermeni sporta zālē. Šis viss ir ļoti šis viss ļoti aktuāls. Ļoti aktuāls un īpaši tā kā, tā ir man super garā atbilde uz tam jautājumu. Matemātiķi un fiziķi ir ļoti, ļoti modē. Okay, jā, tad mani draugi, nekas vēl nav zaudēts. Vispār. tieši viss tikai var iet uz augšu. Ir daudz šīs informācijas avot, mēs redzam arī daudz, kā cilvēki ķērbjās stilīgi visu to. Mēs jau tā kā, visi mēs saskaramies ar tiem modes trendiem. Gan jau plus mīnus arī zina, kas ir trendā modē, ja mēs skatāmies sociālos tīklus. Tad kāpēc cilvēki tomēr vēršās pie stilista? Ja viņi neredz trendus? Zini kā, orientēties modē un just tendences, tas tomēr arī ir talants. Tas ir tāds, es domāju, ka Dieva dots talants, jo tu vari iemācīties stilu, bet tu nevari iemācīties gaumi. Un tās ir divas dažādas lietas.
Tu vari uzskačāt savus skillus stilu ziņā un mācīt žonglēt ar tiem paņēmieniem, zinot savu ķermeni, kas tev labi izskatās, ko tu gribi pasvītot, ko tu gribi noslēpt. Bet, lai tā pilnestienīgi un pilnvērtīgi tajā darbotos, tad ļoti bieži stilistam kā profesionālim ir liela teikšana un varēšana, un tur ir liela palīdzība, ja tev nav tam laika. Bet tev vajag tam mazliet finanses. Nu, pieņemsim, ja sievietes, kas ir lielā biznesā, mans tipiskākais klients, kā stilistam. Viņām nav laika šim, reāli nav laika. Viņai iespējams, ka ir ģimene, vēl liels biznesa ģimene, varbūt tur ir kaut kāda Rīgas īpašuma, tad ir lauku mājas, vēl ir iespējams, ka vecāki, vēl pa vidu ceļošana, bet viņai ir katru nedēļu labi jāizskatās, jāiet auditorijas priekšā, viņa ieraksta lekcijas, viņa tad brauc dažādos izbraukumos, tur ir korporatīvie pasākumi, tur you name it, baigi daudz kas. Un tad vai to stilistu, kas tev palīdz salikt to garderobi, tad tu esi vienmēr gatavs, tu nevari nonākt pirmdienas rītā, kavēt sapulci kaut kādu lielu čīkstot par to, ka tev nav ko vilkt, vai tu nesaproti, tas vienkārši sviests kaut kāds. Ir tik daudz iespēju, kā sevi realizēt un noformēt. Līdz ar to, tad, kad tev nav laika un nav zināšana, tad stilists, zvans draugam stilistam, tas ir pirmais, ko ir vērts darīt. Tas tāpat kā tu ej pie friziera, tu taču negriezi savu matus. Jā, Uzrīzākais, ka mašīnā ir riepas, to arī pats nemaini, nelabo un līdzīgi. Līdz ar to tas ir ļoti nepieciešams jomas speciālists, un man liekas, ka arvien vairāk tomēr to izvēlās, saprot un novērtē un griežās pie mums. Un to parasti daļa dara tāda saprātīgākā daļa, kas ir sapratusi, ka tajā ir vērtība. Tiem, kam to nevajag, to var redzēt sabiedriskos pasākumos, ir ceļš dažādās lielās inaugurācijās, tātad valdības galā, kur to var redzēt, ka nav gaumes, nav stilista draugos, un visdrīzākais arī nebūs. Tad tur tā, jā. Kā notiek tas process, ko tieši dara stilists, piemēram, ja pie mums atnāk klients, pasaka, man vajag palīdzību. Kā notiek tas process? Mēs sākam ārstēt. Mēs vienmēr sākam ar sarunu. Tieši tāpat, kā mēs pļāpājam ar tevi šajā dienā par visu kaut ko, es uztaustu tevi kā klientu. Es saprotu tevi, mēģinu saprast tevi kā cilvēku, iekāpt tavās kurpēs, un tad es klausos, ko tu man stāsti, ko tev vajag, kāda ir tava problemātika, kas tev ir nepieciešams, kāda ir tava mērķi, ko tu gribi sasniegt. Tas nekad nav vieta iepirkties, iztērēt kaudz naudas. Tas nekad nav par to, kas ir modē. Absolūti nē. Tā, kad tu strādā ar cilvēku privāti, ir svarīgi tavas vajadzības, tavs budžets, tavi mērķi, jo mans laiks ir tava nauda. Un man vajag maksimāli efektīgi izveidot šos te ieguldījumus, lai tu esi apmierināts un tavi mērķi ir sasniegti. Līdz ar to tur jābūt ir konkrētam plānam, kā pie tā tikt. Līdz ar to tas nav šopings ar draudzeni. Nebūt nē. Pēc sarunas mēs saliekam prioritāšu sarakstu, mēs saprotam, kādi mums ir dzīves mērķi plāni. Es no vizuālā aspekta zinu, kā to realizēt, kur to realizēt un cik tas maksās. Un tad mēs dodamies vai nu veikalos, vai nu mēs pasūtam internetā, citreiz mēs braucam arī uz ārzemēm. Mēs varam aizlidot uz Parīzi, mēs varam aizlidot uz Milānu, tas ir pilnīgi normāli. Mēs varam aizbraukt arī aizlidot uz Londonu, ja tev vajag. Tas ir viss arī iespējams. Un šo te darbību karti sagatavoju es, tā kā tas ir daudz vairāk, kā tu droši vien pašlaik jūti, nekā cilvēks, kas zina, kas ir modē. Tev ir jābūt labam psihologam, tev ir jābūt labam oratoram, tev ir jādzird cilvēks un jāmāk viņš nomotivēt. Tas ļoti tālu no tikai drēbīts. Tev ir jābūt arī pietiekoši loģiskam un tādam biznesīgam. Tev ir jābūt ko biļetes, tev ir jāmeklē, jāsērčo internetā, tev ir tas viss jāmāk nosūtīt, nopirkt. Restīvi, tur ir ļoti liela skala, kā strādā stilists. Tas nekad nav modīgās blūzītes. Tas ir tāds vesels kopums, un es domāju, ka tā ir pat vairāk psiholoģija. Pat vairāk psiholoģija, nevis tērpu zinātne. Labs. Un kā nokļūt līdz šādam līmenim? Jo droši vien, ka
tā kā nav nemaz tik viegli nokļūt, jo šeit jau ir ļoti tāds profesionāls līmenis, kur ir pat lidojam līdzi uz turieni. Tas jau ir jau tāda augsta ranga klases klienta, un kā līdz viņiem vispār tikt tādam. Teiksim, sākam rekur. Skolēns redz, viņš ierauga šito, jā, viņam interesē māksla dizains, ierauga rekur Anitu Altmani. Opa, tas būtu sapnis, jā, esmu gatavs tur domāt, bukot, runāties. Kā man līdz turienei tikt, kā es varu tikt līdz tam līmenim, ka es tur ar klientiem lidoju uz Milānu, tur man maksā naudu, tā es to varu darīt, un es savus biznesu, kā līdz tam tikt. Kāds maksā arī par to naudu? Kas ir viens no tādiem profesionālismu parametriem? Zini kā Klausies, Ernest, es nezinu. Vienkārši tā sanesa. Vienkārši tā notika, ja pavisam godīgi, jo, ja tagad jāsēž un jātien kaut kas atpakaļ, man ir 20 plus gadu pieredze šajā. Es sāku strādāt, kad man bija 18. Bet, redz, es nesāku uzreiz par stilistu, un īstenībā par stilistu es neesmu mācījusies nevienu dienu. Tā ir vienkārši sakot, tas ir profesionālā deformācija, un man vienkārši sanesa uz to pusi. Es domāju, ka es nospecializējos, bet, kas ir ārkārtīgi svarīgi, man ir klasiskā bāzes izglītība. Man nav kaut kādi kursiņi kaut kādā privātā koledžā, tāpēc, ka bija laiks vasarā 3 mēneši. Nē, man ir, pirmkārt, es esmu koledžu beigusi jau ar specifiku Rīgas Lietušās mākslas koledžas, kas tagad ir Rīgas dizaina mākslas vidusskola. Tad man bija 5 gadi pēc vecās metodas tur. Es dabūju jau dizaineru diplomu, jau kā apģērba dizainers. Tad 5 gadi tu jau mācījies arodu. Tas nebija vienkārši žurnāls šķirstīt. Pēc tam es iestājos akadēmijā, kuras mācījos modes dizainu. Tas ir bakalaurs 4 gadi. Tur pa vidu bija studijas arī ārzemēs, ar Erasmus apmaiņā, kā mēs runājām. Pēc tam bija mega liela pauze. Es strādāju ārzemēs, esmu 2 gadu Dubijā dzīvojusi un strādājusi. Starp citu, kad akadēmijā sāku mācīties, es sāku strādāt žurnālā Pastaiga par stilistu. Es sāku grimēt, sāku vispār ar make-upu. Un es nesāku par stilistu strādāt. Un pamazām, un tad aizkalpojos, Pastaigā nostrādājos 8 gadus kopā. Un 2. gadā es jau aizkalpojos līdz modes redaktoram. Tad es sāku asistents grimus vienkārši taisīju. Man patika, es tur kaut ko darīju, bet un tad beigās ir modes redaktors, kas brauc uz modes nedēļām, raksta par modi, tad jau žurnālistika un tā nopietnāk. Tad tas ir bijis studiju ceļš, paralēli, konsekventi sev būvējot profesionālā aspektā. Un tagad es sāku strādāt, man bija tāds noteikums, ka es nestrādāšu kaut kur, nevākšu traukus kaut kādā apkalpojušā sfērā, ka man ir svarīgi darīt tikai to. Tāpēc es aizgāju uz izdevniecību un sāku strādāt tomēr tādā tuvā jomā. Un tā stilista prasmes, tas viss nāca no šejienes. Man paveicās, man paņēma štatā, sākumā tāpat vien freelancā. Un no tā aizvijās tas ceļš. Un tad bija baigā pauze, kuras ārzemēs strādāju, tad atbraucu atpakaļ un kultūras akadēmijā maģistru nokārtoju. Kultūras menedžments. Līdz ar to man tas ceļš ļoti dažāds, bet viņš ir vienmēr grozījies tā patiesi ap to vēlēšanos un to savu sirds lietu. Un ap to es esmu sevi būvējusi. Es neesmu darījusi neko citu, es esmu tikai... Nebija tā, kad es strādāju bankā, man viss sapnika, un tagad es fotografēju. Tā kā līdz ar to man ir tā pamat izglītība klasiskā, mākslas izglītība. Es uzskatu, ka mums ir laba. Es nemāku spriest par citām sfērām, bet man liekas, ka tā vēl joprojām ir tādā adekvātā līmenī. Jā, tur ir savas lietas, kas pietrūkst, bet mūsu mākslas klasiskā izglītība ir ļoti, ļoti laba, konkurētspējīga ārzemēs. Mums ir ļoti daudz, kas mēs zīmējam rokām, daram rokām, varbūt citreiz pietrūkst tās digitālās puses, bet šī te pamatpuse ir ļoti, ļoti laba. Līdz ar to, kā nonākt līdz manam līmenim, es nezinu. Es domāju, ka vienkārši ir jādara tas, kas tev patīk, un jādara par 150%. Ja tu dari uz pusi, tad tur nekas nebūs. Ja tu dari uz 100%, tad tu dabūsi pusi. Ja tu dari vairāk nekā no tevis ekspektē, tad tu vari sasniegt savus mērķus 100%. Es esmu novērojis kaut ko tādu. Ja tu ieguldies vairāk nekā citi, nekā prasīts, nekā gaidīts, tad tu vari sasniegt ļoti labs rezultāts. Un tad arī tu pacelies virs vidējā. Tāpēc, ka cilvēku overall ir slinki. Tā, tikt vaļā. Bet ja tu tiešām par to dedz, un ja tā ir tava dzīves misija, un tu redz tajā piepildījumu,
Un tev nāk atpakaļ arī vai finanses, vai feedbacks, vai novērtējums, kaut vai augoši sekotāji Instagramā vai tavā biznesā, jebko, ko tu dari, tas arī novērtējums. Tā ir tāds foršs stimuls darboties tālāk. Jā. Līdz ar to sekot savai sirdsbalsī, tas ir vienīgais. Jā, un arī tagad, mūsdienās ar visiem šiem influenceriem visu to ir tās priekšstats, ka tas notiek ātri. Jā, ka tas notiek pāris gadu laikā. Bet mēs redzam, tas ir vairāk, 10 gadu, un to līmeni var sasniegt tikai tā, kad ir tā pieredze. Jā, tā kā, ja tu dari pietiekami ilgi, ja tu izdzīvo ilgāk nekā pārējie, tad jā, es domāju, nav daudz cilvēku, kuriem 20 gadu pieredzēs stilā. Tāpēc jau ir tā priekšrocība, ja, ko grūti atrast vēl vienu, kurš varētu teikt, ka 20 gadu pieredze. Tāds dinozauru veidīgs tas pasākums tagad tā izklausās no tavas mutes, jā? Kā tik sēna vēl it kā neesmu, bet tas nav ātri. Un to, ko tu minēji, viens pogas attālumā, tā ir tāda jauno laiku slimība. Labas lietas nenotiek ātri. Pat labs vīns stāv gadiem ilgi, un viņam cena tikai aug. Un kāpēc, lai tas būtu savādāk ar tavu izaugsmi, tavām iespējām un tavu kvalitāti, tavu profesionālo reitingu, konkurenci ar citiem, ātri, nekas nav ātri. Nekas nav vienas pogas attālumā. Tā ir tāda ilūzija, ko man liekas, ka cilvēki arvien vairāk apjauš un meklē tomēr to īsto, autentisko. Starp citu, es maģistra darbu rakstīju par autentiskumu, modes zīmolvedībā, par autentiskumu. Un tur es lasīju diezgan liela specifika un sapratu, ka tēma ir ārkārtīgi plaša, bet tie pētījumi arī rāda, ka cilvēki ir gatavi maksāt par autentisko, gatavi maksāt par īsto, arvien vairāk skatās, kas ir rakstīts birkā. Arvien vairāk skatās, no kurienes nāk zīmols, kāds ir viņa dzīvesveids, vai viņi tiešām ir tik zaļi, kur viņi ražo savas lietas, kur tiek ražoti un krāsoti un iepirkti šie audumi, kāda ir ētika, kāda ir klientu apkalpošana. Tad tā ir liela ķēde, tas nav tikai kaut kāds tēkrakls. Ja? Līdz ar to arvien vairāk zīmoli par to domā. Un tas ir arvien vairāk svarīgi. Tas autentiskais īpašais un tikpat autentiski un īpaši esam mēs ar tevi. Kā savas jomas tādi speciālisti, uz kuriem var paļauties, prasīt viedokli, uzticēties. Un maz, ka šie ir tādi, arī gluži pēdējie ankuri, bet katrā sfērā ir jābūt kaut kādiem tādiem vaļiem, uz ko turēties. Tad tu vari paļauties uz to viedokli. Ja tas ir kaut kāds cilvēks, kas maina to kažoku, tā kā situācija nes, tā kaut kā. Es jau arī tomēr, kad dodos pie kaut kāda jauna profesionāla, skatos, cik viņš kotējās tajā sfērā. Kāda viņam ir pieredze. Es gribu cilvēku ar pieredzi, ja es novērtēju pieredzi un zināšanas, tad jau arī par to var arī naudu maksāt. Jā, un to mēs redzam. Tas jau vienīgais veids, kā izcelties, jo vienmēr būs lielāka korporācija, kas saražos labāk un lētāk. Un vienīgais veids, kā izcelties zīmoliem, kas ir mazāki vai kā personībām, ja, ir ar to savu stāstu, ar to autentiskumu, ja, kas esi tu. Ja. Un tas arī ļoti daudz ierodzīts biznesos, ka pāriet, ka ir seja, ja, nevis viens zīmols, ja, kā bija agrāk, tagad pāriet tas, ka ir seja, ja, un es pērku nevis no tā uzņēmuma, bet no tā cilvēka. Ja, tāpēc, ja, arī cilvēki nenāk pie manīm, tāpēc, ka zīmols Ernesta metode, viņi nāk pie manīm mācīties matemātiku. Ja. Ja, es to visu pārstāvu. Ja. Un tāda interesanta tendence. To ir savu biznesa seja. Tieši tāpat kā es esmu savu biznesa seja. Un tas ir veids un komunikācija, kas notiek arvien vairāk. Ja agrāk bija tāda nezināma mistika un neredzams dizainers, likās kaut kā tāda anonimitātes aura, kas piesaistīja uzmanību. Tas ir gluži Maisons Maržēla ir viens no tādiem dizaineriem, kuru gadiem nebija neviens redzējis šo dizaineru, bet viņam ir ārkārtīgi pieprasīti un tāds ažiotāžu veidīgi bija šī tērpa, un tur ir daudz melnā un visu tāds japāņu veidīgs. Ja? Bet personības kults un īpašais zīmolā, kā tu kā vadītājs personība, ir viens no tādiem komunikācijas veidiem primāriem.
Un arī pēc tevis skatoties, kā tu dzīvo, kā tu runā, ko tu dari. Tas ir tāds zīmola, tāds kā karoks, jā, pēc tevi vadās un skatās, kāds ir pats zīmols un ko tu piedāvā. Tā kā, jā. Jauniešiem ieteiktu aktīvi darboties sociālajos tīklos, likt sevi, stāstīt par sevi. Es domāju, atkarīgs, kādi tev ir mērķi. Defaultā un tā kā 100% un uz līdzenas vietas, un tas ir must-have, nē. Es domāju, ka privātumam ir ļoti liela nozīme, un privātumam ir ļoti svarīgs aspekts, lai tev paliek redzama tikai tā daļa, kuru tu vēlies. Es pat teiktu, ka jauniešiem vajag būt uzmanīgiem ar šo, jo viss, kas nonāk tavā telefona kamerā, viss ir internetā. Vēl jau vairāk, jebko, ko tu izliec ārā, viņš tur ir uz mūžu. Nebūs tā, ka tu izdzēsīs tās bildes, viņš ir mākonī, viss prom. Un ja tu esi sataisījis kaut kādas kļūdas, un meitenēm šādi sanāk šādas kļūdas ar kaut kādām pašapliecināšanās veidiem, kas ir sakarā ar viņu ķermeņiem, līdz ar to jābūt ļoti uzmanīgam, kā tu definē sevi sabiedriskajā telpā, jo tu nekad nezini, kad tev ko vajadzēs un kad tev ko nevajadzēs. Līdz ar to zinām piesardzība un tomēr tāda sijāšana, man ir ļoti, ļoti svarīga, ka tam ir jāsako līdzi un vai tu esi aktīvam sociālos medijos. Jā, ja tev to vajag, ja tas ir tavos biznesa mērķos un plānos, tad tev noteikti to vajag. Un meklē un izzini to pēc iespējas vairāk, jo gan mākslīgais intelekts tagad tev palīdz rakstot tavā vietā tekstu, kopijāt visu. Es varu neuzskaitīt. Mākslīgais intelekts var izdarīt tavā vietā ļoti daudz ko. Un tagad ir veidi, kā vadīt komunikāciju sociālos tīklos. Tu vari paskatīties, ka Instagramā ir visādi, kas iesaka, kā tur kur ko likt un kā komunicēt un ar ko sākt un kādas ir pārdošanas metodes. Un tas viss ir ļoti interesanti, ja tavs dzīvesveids vai tavs bizness vai tavs hobijs ir saistīts ar to, tad es domāju, ka vajag, jā. Bet par privāto telpu jābūt uzmanīgam, es tā uzskatu. Jā, ir visādas šīs mājaslapas un aplikācijas datubāzes, kur redzēts, ka tiklīdz kaut kas tiek iepostots, un kādā YouTube uzreiz tā aplikācija, tas datubāze nokopē un ieliek savā datubāzē. Un tā kā viss, ja tu pat izdzēs no turienes, ir jau miljardiem datubāzes, kur vienkārši kopē visus to, kas ir Instagramā, YouTube, un tas saglabājās tajās vietnēs uz mūžu. Ir daudz, kur apstīties visus izdzēstos YouTube video, izdzēstos Instagram storijiem arī ir veseli. Jā, viņš ir kā stāv 24 stundas, jā, bet ir speciāli šeit uzprogrammētas programmas, kas laiku kopē un to glabā, un viss vienmēr paliek. Jā, tas ir ļoti svarīgi pieminēt. Un mēs iesākām tieši par mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts aizvietos stilista profesiju. Es domāju, ka nē. Tas tāpat kā, kad parādījās aktīva digitālā kultūra, teica, ka grāmatas jau izmirst, to jau tās jau vairs neizdos. Viņas tiešām ir izmirušas. Nekad dzīvē. Tādēļ, kad klātienē dzīve esoša grāmata ar tekstilu sajūtu, taktīlo sajūtu, ka tu to turi rokās un lasi, tā ir cita lasīšana, nevis kaut kādā Kindlā no aplikācijas, ka tu lasi šādi. Līdz ar to es domāju, ka mākslīgais intelekts var stilistu aizvietot teorētiski, ja tā ir kaut kāda liela, nezinu, kaut vai apģērba tirzniecības lapa, nezinu, kaut kāda milzīga zāra, kas noskanē tavu fotogrāfiju un pieņemsim uz tavām ķermeņa aprisām, teorētiski tev piedāvā selection kaut kāda atlases. Man liekas, ka tas ir kinda cool. Yeah. Tas ir tāds vēl viens pārdošanas tools, kas ir, neviens baigi par to neatbild, tas ir vienkārši klienta servis, vēl viena tāda. Bet vai tas ir tieši tavām ķermeņa aprisēm un kā tas viss nolasās, kā tā tehnoloģija tevi nolasa, vai varbūt tas ir kaut kāds no ekrāna, kaut kāds, kas tevi noskanēja kaut kādos tur attiecīgos 5D, un tad tevi ienes tajā kompī iekšā un tā ļoti precīzi tevi var uzklāt tās drēbes. Tas ir atkal cits jautājums. Bet es domāju, tādu reālu, personisku komunikāciju šādā veidā, es domāju, ka neaizstās. Es gribētu cerēt. Ja vispār tāda stilists profesija ir vairāk tāda radoša vai praktiska? Praktiski radoša. Praktiski radoša. Tādēļ, ka, protams, ka tu esi
ideju nesējs un ģenerators, idejas, iedvesma idejas. Tas ir tā kā mainly to, ko cilvēks grib, bet tev ir jābūt varošam un zinošam to norealizēt praktiski. Līdz ar to es teikšu, ka praktiski, kā bija praktiski iedvesmojoši? Nē, praktiski. Praktiski radoši. Praktiski radoši, jā. Tu jau teici vairākas reizes, jā, par to, ka matemātika ir ar stilu diezgan saistīta. Jā. Ko, piemēram, teiktu skolēnam, kurš domā, ka viņš būs stilists un ies tajā modē, un viņš tad pasaka, nu, tāpat kā tas nebūs saistīts ar matemātiku, man nevajag mācīties matemātiku, izbraukšu uz 4 un viss būs kārtībā. Tas tā kā es izbraucu uz 4, matemātikā, fizikā, ne ķīmijā vairāk, bet tas nav 5 baļu sistēmā. 4 bija 10 baļu sistēmā, kur stilists izbrauc ar matemātiku. Es par sevi stāstu. Bet kāds bija jautājums? Tā kā skolās saka, ka viņam pietiek izbraukt ar matemātiku uz 4, nevajag mācīties. Iešu uz humanitāriem. Ja? Jā, tādā. Zin kā, man par to ierēkt ir diezgan grūti, tāpēc, kad es esmu tāds tipāšs. Ja? Un man ģimene nebija spiesta lieta bankā strādāt un iet biznesā un firmas vadīt. Mums ģimenē mēs katrs darījām to, ko jutām vislabāk, un es biju jau no agras bērnības tipiski uz mākslām vērsta. Līdz ar to man neviens ar avīzi pa galvu nesita un man neteica, ak, tu briesmone, kā tu pabeigsi skolu. Es jau ļoti agri sapratu, ka man ir šīs te humanitārās dotības, gan literatūra, gan valodas, gan mākslas. Es ļoti smuki zīmēju jau kopš dziļas bērnības. Un es zināju, ka es iešu šo te ceļu, man bija vienalga. Līdz ar to man gribējās tikt vaļā pēc iespējas ātrāk no tā, lai tās nav galvas sāpes un es varu darīt to, kas man patīk. To, kas man patīk, un es pat mācījos mūziku diezgan aktīvi. Es beigusi bērnu mūzikas skolu, un man tēvs ir komponists, mūziķis, profesionāls. Un man bija nolikts tāds pianistas ceļš, labi padevās spēlēt klavierus, un es iestājos koledžā, mani uzņēma bez iestāju eksāmeniem, tādēļ, ka ļoti labi pabeidzu bērnu mūzikas skolu, bet es nolēmu, ka es negribu to ceļu iet, un man bija nenormāls stress. Es izjūtu milzīgu stresu, uzstājoties uz skatuves, jo tur bija tāds moments, ka tā, kad tu ej uz skatuves spēlēt, tad tieši šajā momentā, šajā mirklī tev ir maksimāli jāsavācās, lai performētu vislabāk. Tu esi reāli gadu rukājis, un tev tajā dienā kaut kas nojūg. Un man bija tik ļoti daudz jautājumu par šo, ka tiešām šajā brīdī šis brīdis izsaka visu manu būtību, un tagad viss ir zem šī te. Nemācīja galā tikt ar stresu, vienkārši katrs mēs esam savādāk austi. Tiem, kam patīk varbūt darbu izdarīt līdzi un tad uzstāties, vai arī tu jau sevi spridzini, ka tu ej tā kā online tiešajā, ja, ka tu jau tev ir šī te, tu tiec galā ar adrenalīnu, spriedzi ļoti labi. Un man ļoti tas nepatika, un es sapratu, ka es negribu ne to skatu, ne tādu. Es tāpat esmu uz skatos, tikai bišķiņ citā veidā. Es varu sagatavoties tam, un tad es varu uznākt. Vai es izdaru lielu backstage darbu, un tad mani darbi tiek kaut kur publicēti. Man tāds formāts patīk labāk. Tāpēc es sapratu, ka es diezgan ātri gribu nomukt no tām spiestajām lietām, kas ir visas šīs tehniskās zinātnes, kas nav mans. Un es gribu tajā radošajā realizēties, un es apzināti uz to aizgāju. Ko teikt tādam, kas ieš uz humanitāro? Redz, izņemot modi, ir daudz kas cits, ko var darīt, kas ir arī saistīts ar humanitāro. Taču var būt labs žurnālists, vai tu vari būt, nezinu, labs video operators, režisors, montēt un līdzīgas lietas darīt. Ne jau visiem vai kaut kādus tur mega cool, kaut kādus influenceru, blogeru, šausmīgi izskatīgās lietas. Ir daudz kas, ko tu vari darīt aizkadrā un tiešām attiecīgi savai sirdslietā. Bet es domāju, ka haltūrēt nevajag. Un ja tev ir vajadzīgas papildu zināšanas vai kaut kas tev mazliet trūks, lai sasniegtu to savu mērķi, tad tieši tam vajag pievērsties. Tas, kas tev visšvakāk sanāk, ir ļoti bieži tas punkts, kur tev vajag tieši piestrādāt. Un varbūt tas, ka tu tam pievērsīsies, tev atvērs kaut kādu citu skatu punktu un iedos tev papildus kvalitāti. Un, kad tu esi to atrisinājis, tas vairs nav tavs triggers, nav vairs tava problēma. Tu vari iet tā kā tālāk, tu iegūsi zināšanas un vari doties. Tā kā, ja vien tev ir kaut kas, kas buksē, drīzāk tajā vajag ienirt, atrisināt, un tas tev beigās palīdzēs.
Bet viss ir atkarīgs, protams, no taviem dzīves mērķiem, ko tu gribi darīt tālāk. Kas jauniešiem man šķiet šad tad ir problemātiski. Ja tu neesi specifiski orientēts nevienā no virzieniem, tad tev ir grūti kaut vai nolemt, kur tālāk iet studēt. Tā ir. Un šad tad to arī vai jaunietis atmeta roku, vai nemācās, vai aiziet prom no studijām, vai nezinu, ko īsti grib. Es domāju, tā ir tāda problēmiņa, ka tu nezini to īsto savu ceļu, bet ne jau visi to var arī zināt. Ne jau visi zina, kad būs uzreiz hokeisti, ne jau visi zina, kad dziedās operā, un ne jau visi zina, kad beig gleznos. Vai ne? Tu zināji, ko tu darīsi? Nē, jā. Tieši tā. Ja mēs arī runājām iepriekš, ka man šis pagrieziens bija pēdējā brīdī. Orģināli es biju, man labi padevās matemātika, es arī daudz programmēju, un tas arī man sanāca, un es iešu uz Tehnisko universitāti, būšu tur inženieris, datorinženieris, bet pēdējā brīdī kaut kā tā sanāca, ka viss apgriezās otrādāk. Jā, un tagad man sanāk pasniegt, vadīt biznesu, pasniegt matemātikas nodarbības, tur vadīt skolotājus, būt arī atpazīstamam sociālajos tīklos un visu to. Un atgādāsim, cik tev ir gadu? Man ir 19. Šogad paliek 20. Jā. Pašā dzīves sākumā. Jā. Tā teikt. Jā. Tā kā tu savu sfēru arī atradi, tomēr bišķiņ taustoties. Jā. Vai tā īsti varbūt arī nezinot, arī ļaujies tā kā plūsmai, vai ne, kaut kādā ziņā, tā kā citreiz ļauties jau arī vajag, bet tas jau nekad nav bijis pret tavu sirdsbalsi, vai ne? Nav, tā kā, matemātika, biznes un video veidošana, tas jau bijis, jau man sirdī jau ilgi, es tur video YouTube'ā tā, es nezinu, kādiem 12 gadu vecumu, es laikos ņēmies, un jā, tā kā, tas nav tā kā. Jā, daudz ir, man arī tas pats stāsts. Ja jūs varbūt redzat, es pirms gada vispār neviens man nezināja, un tagad zinu visu, un tas liekas tā kā overnight success. Ja. Bet īstenībā tie bija visi tie 18 gadi iepriekšējie, kur es esmu pielicis kārtīgi matemātikā, kur es tur taisīju tos video arī iepriekš diezgan ilgu laiku, un tur saņēmu 0 skatījumus. Ja. Un tad kurš būtu domājis pēc 10 gadiem, ja, tas viss atspēlēto šādā formātā. Jākaļ, pamazām jākaļ, jo tie panākumi, viņi ir tā kā tajā bildītē, kur ir tas kalns, kur virs ūdens ir tas maz trīsstūrīts, un zem ūdens ir šī tāds akmens klucis. Tas ir tas, ko mēs darām daily. Tas ir tās nepatīkamās, stulbās, šaubīgās, nezināmās lietas, kur tu vienkārši citreiz dari, testē, mēģini, un tad ir tas ūdens, un tad ir tas mazais trīsstūrīts, reku veiksminieks, un kas tur, reku pavietā talantīgi cilvēki, redz, kā sanākuši. Bet tu esi baigi, tu rukājis. Un man liekas, ka arī tāda foršā fīča, ka tieši tā matemātika, kas ir sūrā tēma, ka to var tā kā pasniegt forši, ka sarežģītas lietas var pasniegt forši. Tas ir jāmāk. Man liekas, ka tajā ir arī tā sāls, jo forši pasniegt, viņus klasisko mūziku par to runāt, interesanti, aizraujuši, par tādām sarežģītām tēmām, kaut kādiem zinātniskiem pētījumiem, par kaut kādu cilvēces evolūcijas attīstību. Šausmīgi interesants tēmas, bet kā tu to pasniedz? Cik interesanti var būt tā matemātika? Kā tu parādi cilvēkiem, ka tas ir radošs process, ka tas ir daily ikdienas process? Un tas ir tas foršais. Un es domāju, ka arī tā tava veiksme ir tā sausā, it kā tipa tā matemātiskā tēma, ka tu to parādi tādā ļoti cilvēciskā veidā. Un ka tajā ir tas success, un tajā ir tas biznesa potenciāls. Ritīgi, gruntīgi tāda zinātne, ko tu vari tā, kā gribi. Un tas jau ir tas radošums. Tā jau ir tā stilīgā matemātika. Tas radoši praktiskās tās lietas, kas ir zinātniski, stabili, tā cieti motivētas. Tu vari pierādīt ļoti daudz ko tajā. Tas ir melns uz balta. Un tu vari ar to darīt 101 lietu. Tas ir, man liekas, tas krūtākais. Jā, tikai tas, kas parādās. Tu, ko ieraugi, tikai pats galiņš, bet vairāk būvējās, ja tas bija ļoti labi pateikts, jo bieži divaši jaunieši mēs esam ļoti stimulēti ar visiem tiktokiem, visu to visu laiku meklēt. Kur ir tas labums, kur ir tas labums? Kur ir, es kaut ko daru un nekas nenāk. Ja? Un tad
Varbūt, jā, to es pamanīju, ka daudziem ir grūti tā kā darīt kādu laiku, darīt to, kuram nav kas neko nenes. Ja, līdz beigās tas kaut ko atnes. Pat jebkurā elementārā biznesā, ja paņem, tev ir vismaz 3 gadi, tev ir pārmaiņu tāds testa periods. Tad, kad tev tas zīmols jau ir apmēram 2-3 gadi, tu esi funkcionējis, tirgū funkcionējis, nevis savā galvā, bet tirgū funkcionējis, tad tu vari spriest rentabls, nerentabls, ko darīt tālāk. 2-3 gadu aktīvais periods, bet tu jau vēl līdz tam esi gatavojies. Tev jebkuru ideju patestēt, izmēģināt, sajust rentabilitāti, tev vajag laiku to notestēt. Tas nav pāris mēneši un nu jā, te jau nekas nav. Tev ir jāpameklē ceļi, nu tas ceļš jau ir šitā te. Nu ir kam šitā? Nu tad nē, nu es neticu. Kam ir šitā? Nu nē. Man liekas, ka tas ir kaut kāds tāds kļūdu un meklējumu tāds kaut kāds rezultāts. Jā. Nu un tad nobeigumā, ko mēs varam no tevis sagaidīt nākotnē? Jā, es nezinu. Es domāju, neko īpaši tādu, neko ārpus ierastās normas robežām. Redz, man te tāds interesants 2 periods, jo man ir savs konceptzīmols izveidots caur manu uzvārdu. Līdz ar to mans uzvārds ir arī kvalitātes garants. Man ir konceptzīmols sievietēm, dažādu līmeņu vadītājām, klasiskajā segmentā. Vienkārši klasiskais apģērbs. Es tur monetizēju savas zināšanas. Tās nav vienkārši drēbes, vienkārši klātienē un vienkārši online, bet tas ir koncepts par tādu ideālo bāzes garderobi, kas atvieglo tavu dzīvi. Un stilists, kas palīdz tev to nokomplektēt, un tādā foršā bāzes garderobi, kas tev strādā uz tevi visu gadu garumā, un tu vari vienkārši papildināt viņu. Tas ir tas koncepts. Es nonācu līdz šai idejai, strādājot privātiem klientiem, un šī koncepta zīmola pamatideja ir ļoti bāzēta tirgus zināšanās par to, kāds ir pieprasījums, kāda ir vajadzība. Tāpēc tas ir veiksmīgs un tas veiksmīgi darbojās. Līdz ar to, ko no manis var sagaidīt, es no sevis gribētu sagaidīt, kad es turpinu veiksmīgi darboties un jūtu izaugsmi šajā. Pirmkārt, no sevis pašas. Jo man liekas, ka ja mēs ātrāk apzinātos, ka visiem tāpat uz mums ir viena alga, tu neuztrauktos par to tik daudz, kā tu izskaties vai ko citi par tevi padomās. Vienkārši mauc. Līdz ar to es sev arī vienkārši iesaku. Vienkārši maucam. Vienkārši maukt man pašai. Un skatīties, kādus rezultātus var panākt no šī. Jā. Es domāju, ka es gribu attīstīt šo zīmolu un novest viņu līdz kādam zināmu plaukuma tādam momentam. Pieminējot to prožektoru konceptu, ka mums visiem liekas, ka visi mums skatās, bet īstenībā katrs ir tik ļoti pārņemts ar sevi, ka tā kā, daram, ko gribam. Jā. Nu, un tad pēdējais, vienu tādu novēlējumu Latvijas skolēniem, kas šo skatās, lai viņi varētu sasniegt savus mērķus un dzīvot labu dzīvi. Un tad saistībā ar iepriekšējo vai pat kā izteikto par prožektoru efektu, nedomā un neuztraucies par to, ko padomās par tevi citi. Vienkārši mauc. Un viss būs kārtībā. Paldies par šo sarunu. Jā, pie mums bija Anita Altmane. Ļoti, ļoti vērtīga saruna. Ļoti interesanta saruna. Paldies vēlreiz Rīgas Tālmācības vidusskolai par iespēju notikt šim podkāstam. Es biju podkāstu vadītājs Ernests un tiekamies nākamajā epizodē.